Ir vēl viena interesanta lieta sakarā ar backgroundu. Tagad uzlikšu dažus puķītus no grafikas. Aizējam uz elementiem, pierakstam flower un paņemam šeit ziedus. Varam viņus nokopēt. Un tad, ja mēs tagad uzliksim vēl fotogrāfiju, un tas var būt principā jebkas. Jūs varat izdomāt, kas tieši jums gribētos. Paņemšu kaut ko tādu juicy, lai mums ir košas krāsas, un paņemšu fotogrāfiju. Vai arī varam paņemt, mums ir mazliet vairāk krāsu. Jāpaņem šis atset. Un skaties. Varam arī uzlikt fonu. Jā, un nekur te mums ir sanāk bilde ar dažādiem toņiem. Un ja mēs noklikšķināsim uz bildes, tad šeit lejā ir tāda poga kā Apply Colors to Page. Ja mēs viņu noklikšķinām, tad Canva paņem krāsas no šī attēla un paņem uzliek virsū mūsu elementiem. Var to darīt vēlreiz. Apply Colors to Page, klikšķinu. Ja, un tad viņš var viņus pielikt klāt. Ja? Un tad viņš paņem sākumā vienus toņus, tad citus toņus, un tādā veidā jūs varat izvēlēties, kas tieši jums derēs labāk. Jā, tur ir šī gadījumā tādi mums ir varianti. Tas ir daudz vieglāk, ja jums pašiem to vajag darīt. Protams, jūs varat ņemt un iezīmēt kādu puķīti, tad aiziet uz krāsu, tad paņemt no Photocolors kaut kādu, ja, un tad var arī šeit viņus aizvietot visus. Ja? Tā arī triks. Mēs varam paņemt arī vairāk. Viņš arī piedāvās šeit arī no citiem attēliem, kas atrodas jūsu Canvā, ja, šobrīd šajās visās lapās. Un tad var izvēlēties arī kaut ko citu. Un eventually mēs varam viņus pamainīt visus. Un, jā, protams, mēs varam mainīt caurspīdīgumu. Šeit augšā mums ir šahtelīts. Te tas ir mūsu transparency. Es uzlikšu mazliet augstāk, jūs varat redzēt, ka viņš tagad spīdēs cauri. Te nav daudz variantu, te nav iespēja uztaisīt gradienta transparency ar šo bezmaksas rīku, ja? Bet mēs varam tad izmantot šādi, ka viņš ir visur vienlaicīgi katrā punktā samazina vai palielina caurspīdīguma koeficientu. Ar to, protams, jūs varat arī mazliet pamainīt krāsu, bet, protams, ir jāskatās, ko tieši jūs vēlaties ar to panākt, un viena lieta jūs tomēr liekat kādu krāsu, ja otra lieta jūs taisat viņam transparenciju.
Ja kaut kādā brīdī jūs varat arī pavisam aizmirst par to, ka jums ir uzlikts caurspīdīgums un nesaprast, kāpēc, piemēram, jūs tur liekat kaut kādu krāsu, bet viņa jums neatbilst. Ja? Jūs it kā liekat, tur nesam zaļu. Jā, viņa ir tumša zaļa. Tad var uzreiz varbūt nesaprast, kas tur notiek, jā, bet tad vienmēr ir jāaiziet uz transparency pogu un tad palielināt šo mārķeri, lai jums ir īstās krāsas. Jo vairāk jums ir krāsu toņu jūsu attēlā, jo vairāk reizes viņš varēs jums pielāgot citas krāsas. Jā, redziet, te, kur ir gaišais, un tad ir rozā, un vēl puķīti pamainīja krāsas, un tad visam cits fons. Jā, šeit ir daudz vairāk variantu, ko šobrīd viņš man piedāvā, jo te ir vairāk toņu. Vienkārši, jo vairāk būs spilgts un interesants tas attēls, jā, jo vairāk viņš jums varēs piedāvāt. Ja mēs vēl runājam par krāsām, piemēram, es vēlos fonu nomainīt un paņemt kādu citu krāsu no šī attēla. Kā man to izdarīt? Es klikšķinu uz krāsu aplīša, paņemu šeit pievienot jaunu krāsu, klikšķinu uz plusiņu, un te mums ir pick a color from the design. Mums ir pipete, ar kuras palīdzību mēs varam paņemt krāsu no dizaina. Ko mēs redzam? Tagad mēs redzam tīkliņu. Ja, un tagad jūs varat redzēt vienkārši tas ir zūms, tas ir ļoti viņš pietuvo, ja? Un jūs redzēt, kā fotografija sastāv no pikseļiem, ja? Un jūs varat no kāda pikseļa paņemt šo krāsu. Vai nu tumšāku, vai nu gaišāku. Un tad jūs vienkārši domājat, nu, piemēram, šo krāsu vēlos noklikšķinu. Kur ir? Atkal paņemu pīpatiem, meklēju kādu citu. Nu, gribu, piemēram, šo krāsu. Kur ir? Ja, tā mēs varam te pamainīt. Un tad šeit arī mums parādās tad vairāk un vairāk krāsas, kuras tiek izmantotas dizainā. Vēl mēs varam rakstīt šeit, piemēram, es gribu dzeltenu krāsu, gribu dzeltenu fonu, varu uzrakstīt yellow, enter. Un viņš man iedod visas dzeltenās krāsas. From your search, no mana meklējuma, kur viņš man piedāvā, dzeltenā krāsa. Un tad viņam vēl tur ir citrusa krāsas, kaut kāds vēl, ja? Un tad es varu izvēlēties kaut kādu citu toni. Laidu blū pierakstīšu. Un atkal man viņš iedod. Šādu piedāvā. Un arī ir citas krāsas, ir deep blue. Tad, ja jūs ziniet nosaukumu, mēs varam arī pēc nosaukuma meklēt. Paskatīties, kuri toņi varētu jums piestāvēt. Un arī mēs varam meklēt pēc koda, jo katrai krāsai ir kods. Un te ir tāds režģīts, un tad ir cipari ar burtiem, jā, tāds savienojums. Un viņš nosaka, kāda krāsa tā ir. Piemēram, rekur šī krāsa te noklikšķinu, rekur te ir kods. Vai mēs varam arī sameklēt internetā. Piemēram, es vēlos deep blue, un man ir vajadzīgs kods. Viņš man atrod. Varu nokopēt. Un šeit ievietot. Un rekur viņš man iedod to krāsu, kuru es meklēju.
Mhm. Vēl ir foršs krāsu ģenerators. Mēs varam vēl pastrādāt ar krāsu ģeneratoru. Colors.com mājaslapa. Tad šeit mēs varam sākt ģeneratoru. Un te mēs varam spēlēties. Mums ir 5 krāsas. Mēs varam klikšķināt atstarpi, un tad mums visas krāsas mainīsies. Ja jums kaut kāda krāsa iepatikās, jūs varat viņu nostiprināt. Nostiprinam mēs viņu ar atslēdziņu. Te ir tāda atslēdziņa, noklikšķināšu. Un tagad atkal atstarpīte, un redziet, šī krāsa paliek, pārējās mainās. Piemēram, šī man tagad arī patīk. Tālāk meklēju. Vēl tā paņemsim. Tad viņš jums palīdz izvēlēties krāsas, kuras savā starpā ļoti labi sakrīt. Jā, viņi piestāv. Jautājums vienkārši, ko tieši jūs vēlaties ar tām pēc tam darīt, kādam nolūkam, ja? Jo tad jūs varat izvēlēties gaišākus toņus vai tumšākus. Nu, kurš tie man patīk. Tad pēc tam jūs varat viņus eksportēt. Jūs varat viņus eksportēt kā bildīti. Te ir visāds dažāds opcijas, daudz jūs varat viņam iedot nosaukumu. Te var izvēlēties, kādus jūs gribat, lai krāsas būtu, un tad mums parādās smuka palete ar svītriņiem, jā, ar visām šīm, ko jūs izvēlēties. Ir arī cita iespēja, ir iespēja paņemt un krāsas definēt no attēla, un tad jums vajag paņemt noklikšķināt uz šī te fotoaparāta, un tad jūs varat viņu ielikt iekšā. Un tad atkal, kur mums tiek piedāvāts krāsas, viņam ir atbalsta punkts, kur tiek izvēlēts, ja, šeit ir tas gaišs. Mēs varam mainīt novietojumu, un tad arī no tā būs atkarīgs, kādas krāsas būs paņemtas. Jūs varat arī ar roku paši noklikšķināt un izvēlēties šo krāsu vienu, pamainīt. Jūs varat pievienot vairāk krāsu vai izņemt kādus un uztaisīt mazāk. Ja jums paletē vajag, lai būtu vairāk, tad droši mēs varam paklikšķināt uz plusiņu, un tad jums paliks viņa vairāk. Nu, re. Tad atkal mēs varam klikšķināt next. Mēs varam viņu atvērt arī šajā ģeneratorā, vai varam uzreiz eksportēt. Nu, re. Es ievietošu viņus šeit, lai ir pārskatāmāk. Tā, izņemšu laukā. Un, ja mums vajag ielādēt mūsu attēlu, kurš mums ir uz datora, tad mēs ejam uz uploads lūgu. Šeit ir upload files. Un tad šeit ir, kur man manas divas ģenerētas paletes. Taisu open. Ja, un tad mēs varam noklikšķināt, un viņš šeit parādīsies.
Izmēģinām, atsūtam, kā jums būs noģenerēsies, tad uztaisīsim vienu paleti vienkārši ar tām krāsām, kuras jums patiks rakstarpīti. Sameklējam un divas paletes no bildēm. Un tad jums būs jānofotografē bilde un paletē, ja, kas tieši tika izvēlēts. Tad visu, ko jūs te izdarījāt, ja te man ir daudz lapu, jau ir kur 40 ar kaut ko. Un jūs varat viņu nosaukt. Šeit ir vieta nosaukumam. Un tad, kad mēs ejam uz mājām, te ir 3 svītriņas, te ir home. Un tad bišķiņ zemāk, kur jūsu visi te dizaini, kurus jūs veidojat, viņi parādīsies, un šeit ir arī šīs nosaukums. Ja? Jebkurā brīdī jūs varat viņu pārsaukt, arī tur strādājot iekšā, gan arī ārpusē tagad, kad jūs izējat laukā. Un tagad mēs pastrādāsim ar citu dizainu. Kad jūs esat home, tad mēs noklikināsim create design un uztaisīsim custom size. Un izmēri mums būs 1280 uz 720. Ja, šādi tiek izmēri. Ierakstīšu arī čatā. Šeit zumā, lai viņi ir. Un tad es izveidoju viņus. Tad jums parādīsies jauna lapa, balta lapa. Un mēs ar jums parunāsim mazliet par tekstu. Šodien mazliet parunāsim par tekstu un viņu parametriem. Kā es jums jau stāstīju pirmā nodarbībā, burtiem ir liela nozīme, un viņi izpilda ne tikai funkciju, ja, pateikt, kas tas ir, bet arī ar savu formu viņi iedod sajūtu. Liela arī nozīme ir izvietojumam, izlīdzināšanai un burtu savstarpējai atrašanās vietai. Jo starp burtiem varētu būt atstarpes. Šīs atstarpes var būt mazās vai lielas. Atkarībā no tā mums var būt vieglāk vai grūtāk uztvert dizainu. Piemēram, ir burtu atstarpes, kas saucās kerning. Visiem fontiem ir automātisks kernings. Protams, šeit mēs daudz uz viņu nevarēsim. Pārāk daudz ar viņu strādāt, ja? Bet mēs varēsim ar izsekošanu, ar trekingu strādāt. Treking ir burtu atstarpes visā vārdā. Un kur to atrast? Šeit rekur mums ir focus spacing. Un rekur mums ir letter spacing. Man laikam, piedodiet lūdzu, man laikam tomēr nav tas, kas jums, jo man ir balta lapa. Jums ir balta lapa šobrīd, jā. Nē, man augšā nav tie cipariņi, kas jums gar maliņām. Tas nekās jums nav vajadzīgi. Nav vajadzīgi, jā, bet tad es nevaru paņemt to, ko jūs ņemat. Jums vienkārši ir baltā lapa. Jā. Jā, tagad tas man nav tieši tie cipariņi, kas jums ir, tādi, kur ir rekutēt parādījās 50S, kas jums tur vēl ir rakstīts. Tas rullīts, man tāds nav. Viņš nav vajadzīgs. Piedodiet. Jā. Jums ir balta lapa,
ja es gribat sekot līdzi, es varu kaut ko rakstīt, un tad pēc tam jums parādīsies šī līnija, vispārējais mums nav vajadzīgs vispār, ja? Bet šobrīd man vajag, lai jūs paklausītos, ieraudzītu, un tad pēc tam mēs mēģināsim kopā, ja? Tāda doma. Tad trekik, jā, tas ir tas, ko mēs varam šeit mainīt. Viņš atrodas šeit pie spacinga. Viņš saucās letter spacing, burtu atstarpē. Viņš ļoti viegli Canvā visu nosauc bez jebkādiem tur baigiem dizainiskiem terminiem, jā, lai jebkurš pilnībā var to izmantot. Tiklīdz man beidās rāmītis, redzēt, rāmītis, teksta rāmītis, tad viņš pāriet uzreiz uz nākamo rindu. Ja, ja man vajag garāku viņu, tad es varu pastiept šo rāmīti lielāku un tad mainīt tālāk spēcību. Ja, šī ir lodziņa ietvaros. Tad burti var būt ļoti tuvu. Un rekur skatāties, kādi burti var uzreiz salikt. Citi burti nesalības, jo katram burtam ir sava forma. Ja? Un tad šīs te ir ieprogrammētas katrā fontā būs arī savādāk. Piemēram, šobrīd man ir kanvasants te, ja paņemts pie cita, burti izskatās savādāk. Ja? Un mēs to jau ar jums skatījāmies, cik ļoti viņi visi atšķirās un arī, ka viņiem dažiem ir serifi, dažiem nav, ja? Dažiem ir tie uzplaukumi, piemēram, kā Times New Roman. Šeit, kur ir uzplaukumi tādi mazi uz katra burta, ja? Uz moderniem tekstiem nav, ja? Viņi ir vieglāki un vairāk viņi tiek izmantoti digitālajā dizainā. Bet, protams, kuru var izmantot kurā vietā, galvenais saprast un sajust, ko tieši dod šīs te stils, ja? Nu, re. Lai to varētu izmēģināt. Ja jums nepatīk kaut kādā brīdī atstarpes, šeit es mazliet uzliku tādas līnijas, ja? Reku, lai jūs vienkārši ieraudzītu, ka tiešām, jo citais liekas, ka atstarpes starp burtiem visur ir vienādi. Nav vienādi, ja? Reku ir uzrakstīts parasts teksts, un jūs jau tagad, ja, redziet ar šo svītriņu palīdzību, ka attēlums nav vienās par visiem burtiem. Un arī viņam nav jābūt. Jo optiski, kad mēs skatāmies uz viņu, tad galvenais, lai būtu balans. Ja jūs vēlaties arī labāk paskatīties un izprast šo, jūs varat arī taisīt tikai spoguļu attēlu. Šobrīd šīs ar tekstu nesanāks. Tur ir daži momenti, kas ir jāzina, lai tu izpildītu, bet tad, kad mums viņš ir spoguļu attēlā, tad mēs uzreiz neuztvēram kā burtus uzrakstīto, bet kā formas vairāk. Un tad mēs varam labāk ieraudzīt atstarpes starp burtiem. Nu, re, šīs vienkārši šis iepazīstu ar šīm lietām, lai jūs par tām ziniet, ja, un ņemiet tos vērā. Nu, vod. Un vēl viens nākamais ir leading. Leading ir atstarpes starp rindām, kas arī ir šajā pogā pie spacing. Un šeit, kur ir line spacing. Mēs varam viņu vai nu samazināt, vai nu palielināt. Samazināt vai palielināt. Atcerieties, ja tas ir viens teksts, kas ir jāizlasa, ja, tad, protams, labāk, lai viņš ir diezgan tuvu, ja, lai viņš nav pārāk tālu. Savādāk, jo tālāk jūs viņu liekat, jo zaudējās viņiem savstarpējs kontakts. Un tad jau grūtāk saprast, ka tas ir viens, ja, ka to ir jālasa kopā. Tāpēc nevajag baigi tālu novietot objektus, kuri nes vienu vienotu kaut kādu ziņu, ja?
Un arī nevajag viņus baigi tur lipināt vienu pie otra, jo tad atkal ir grūtāk te, tā kā lasīt, bet, ja tas ir kaut kāds dizainisks moments, ja, tad citreiz tā arī varētu būt. Jā, diezgan interesanti var viņus arī savienot un apvienot. Nu tā. Tad, kad mēs ņemam tekstu, mēs varam izvēlēties šeit heading, jums parādās lodziņš, kurā es varētu kaut ko uzrakstīt. Un šeit mēs mainam letter spacing un line spacing, ja mums ir vairākas rindiņas. Ja mums nav vairākas rindiņas, jums ir tikai viena, tad, protams, neko jūs neieraudzīsiet, nekas šeit netiek mainīts. Ok, un tagad tad mēs pamēģināsim. Ja jūs paņemiet, izveidojiet tekstu un uzrakstiet leading, savienojot viņus, uztaisiet šādu ar 3 rindiņām būs leading, un izveidojiet tracking, un arī parādiet dažādus variantus, kāds ir kopā, kāds ir samīdīts tuvu. Ja? Un novietojot visu pie kreisās maliņas, smuki, lai ir gan leading, gan tracking, visi ir pie kreisās maliņas. Kāda varētu būt par vainu, ja jūs mēģiniet līdzināt pie kreisās malas, kur viņš te liek, ja, bet viņš tā kā nav pie kreisās malas. Dēļ tā, ka jūsu teksts ir novietots pa vidu. Redzēt, tā ir augšā ir alignment izvietojums, ja, un jums vajag, lai viņš ir pie kreisās maliņas. Un tad, jā, un tad viss būs kārtībā. Nākamais arī pie kreisās maliņas, un re, kur ir. Ja, šīs arī pie kreisās maliņas. Un šito arī pie kreisās maliņas. Un tad mēs varam visu atlasīt un visu smuki caur pozīciju pie kreisās maliņas novietot, ja, un re, kur mums ir smuki izlīdzināts teksts. Dažiem fontiem var būt pārāk plānās līnijas, un var nebūt iespējas uzlikt boldu. Piemēram, kā šeit. Alta fonta nosaukums pierakstītē. Un viņam nav iespējams uztaisīt boldu. Bet, ja gadījumā mums tomēr vajag reknākus būtus, ko darīt? Kāds mums būtu iespējas? Iespēja mums ir tāda. Mēs varam uzlikt efektu uz šī teksta. Efekts un outline. Outline mēs varam mainīt biezumu. Ja, cik biezu mēs viņu vēlamies. Un arī varam mainīt krāsu. Lai krāsa piestāvētu, lai būtu tāda pati kā tekstam. Un tādā veidā mēs ļoti viegli un ātri varējām pamainīt un uzlikt boldu, ja, tā kā preknāklis būtus, bez šīs iespējas. Varam arī mazliet letter spacing palielināt tā, lai nebūtu salipuši burti. Izmēģinām. Tad, lai viņu tā būtu, mums sākumā būs jāizveido fonts, vai ne? Fonts var būt vienkārši melns. Man ir melns ar gradientu uz pelēko krāsu. Nezinu, vai jūs varat viņu atšķirt, bet viņš tur ir. Ja būtu vienkārši melnā krāsa, viņš būtu šāds, redzēt? Un arī kopā ar gradientu. Gradientu mēs liekam
šeit pievienojot krāsu, un te ir gradienti. Un tad jums jābūt divām krāsām. Melns pelēks. Ja gadījumā sākumā nebūs pareizi, ja būs pelēka krāsa no ārpuses, tad viņi ir jāpamaina vietām. To var darīt, vienkārši pārvelkot vienu aplīti uz citu pusi, ja? Un tad viņi samainās. Šeit arī attiecīgi mums ir jāizvēlās circular gradienti. Lai būtu nevis tur no sāniem, bet tieši vidus. Uztaisam fonu. Šīs teksts ir uzrakstīts ar lava progrunču. Tad ievietojam. Un paņemam. Un tad palielinam. Un tagad mēs šo eksportēsim. Ja, šo dizainu. Dizainu eksportēt ļoti viegli. Mēs klikšķinām uz share pogas, te augšā. Te mums ir download. Download ir lejuplādēt. Ja, atkarībā no tā, kurā jums valodā ir, tad skatieties. Faila tips PNG. Viņš ir pēc noklusējumā, un mēs ar to arī paliekam. PNG ir ļoti labs tips. Un šeit tur ir select pages, kuru tieši lapu mēs eksportēsim. Mēs eksportēsim tikai vienu lapu. Manā gadījumā tā ir 10. lapa. Jums droši vien viņi ir kaut kāds cipariņš cits, ja? Mazāks. Un tagad mēs atveram vaļā. Un, lai nevajadzētu visu klikšķināt laukā pa vienam, mēs sākumā izņemam visas lapas, all pages izņemam laukā. Un te ir current page. Esošā lapa ir 10. lapa, un viņu ieķiksēju viss. Viņa tagad ir ieķiksēta. Es pārolēšu, es varu pārbaudīt. Re, kur viņi ir, ja? Vēlreiz. Mums bija šeit PNG tips, ja? Share, PNG tips, select pages atvēru vaļā, all pages izklikšķinu, current page noklikšķinu. Un tad taisu dēl un download. Un tad viņš jums eksportēs šo te lapu. Un tagad mēs varam šos te burtus viņus pārkrasot. Un mēs ieliksim iekšā bildi, kuru mēs eksportējām. Ielikt iekšā mēs varam caur uploads. Ja, to mēs tikko jau darījām. Upload files. Paņemam šo bildi, open. Viņa tiek ielādēta, tad noklikšķinam, lai viņa pievienotos. Un tad mēs viņu palielinām. Un palielinām mēs viņu līdz mūsu, pēc mūsu kanvas izmēriem. Un tagad, tā kā tā ir bilde, mēs viņu pārliekam augstāk. Ja, tad position layers, viņi jābūt te augšā, augstāk, vai arī kontrolu kvadrātieka viņu izmantojam. Labi. Un tagad šo bildi mēs varam samazināt. Nevis samazināt, bet noņemt daļu. Ja? Jo samazināt būtu aiz vidus, un to mums nevajag darīt. Mums vajag vienkārši te. Mēs varam arī uztaisīt šādi. Tā gramatiski laikam izskatās. Bet doma ir tāda, ja? Ups. Tad, kad gatavs, tad sūtiet.
Ļoti daudz ko interesantu mēs varam izdarīt, ja mēs izmantojam teksta efektu holo. Šeit ir piedāvājums uztaisīt fontu Archivo Black. Jā, viņam ir ļoti smuki trekni burti. Un tad viņam varam uzlikt efektu, te ir efekts, un efekts saucās hollow. Un tad viņš izņem laukā iekšējo kliesumu, un viņam paliek tikai kontūri. Pamēģinām. Ievietot. Skatieties, mēs varam paņemt kādu cilvēciņu. Komitnīte. Smaida. Un mēs varam tagad, kur viens priekšā, un šito mums ir jāuzliek aizmugurē. Es ieslēgšu paziešanu, lai ir labāk redzams. Ja? Šo te kā es eju lieku aizmugurē. Un šo lieku priekšā. Un tagad skatieties. Te, kur atlasu divus ar kontrolu. Redzēt? Varu cilvēciņu pabīdīt. Tad varbūt šī aspekta. Un tad mēs uztaisām kaut ko šādu. Jūs varat izvēlēties paši. Tēma vasara. Un tad ir jāizveido kaut kas līdzīgs. Labi? Vēlreiz vienam uzrakstam jābūt virs otram. Obligāti. Ja? Un objektam mums jābūt starp diviem uzrakstiem. Kā šeit. To mums ir liekas, šeit mums ir liekas, ko varam izņemt. Netrauc arī, kur mums ir holo, kur parasts teksts. Jā, arī, kur ir objekts. Nu, un, protams, var arī kaut kādu citu fontu uzlikt. Tagad mēs izveidosim šādu dizainu. Lai to izveidotu, mums vajag pievienot jaunu lapu, uztaisīt vienkrāsainu fonu, uzlikt. Manā gadījumā ir tumši zila krāsa. Tad uzrakstīt tekstu ar Archivo Black fontu. Novietot viņu. Dar pa vidu, ja, lai būtu rozā krāsā līnijas, kurš nosaka, ka tas ir centrs. Un tad mēs eksportējam šo. Download. Skaties, lai jums būtu tieši šī lapa, uz kuras jums atrodas dizains. Current page. Done. PNG. Download. Tagad, skaties, šeit mums ir mūsu dizains vēlreiz pielikts klāt, bet viņš ir tādā freimā, rāmītī. Kā to izdarīt? Tad jums vajadzēs atrast 3 stūrveidīgo freimu. Pie elementiem mums šeit ir freims. Jūs varat redzēt, ja mums kaut ko rakstam, tad mums ir shapes, mums ir grafika, mums ir fotografijas, video, un rekur te ir frame. Mēs varam noklikšķināt see all. Un šeit mūs interesē 3 stūris.
Tā pilnīgi vienam bija cits. Labi. Un šits. Baigi dīvaini, kur viņš pazuda šitās. Mēs varam paņemt varbūt kvadrātu. Kvadrātu likumies. Es vienkārši tajā searchā ievadīju trianglu, un viņš parādīja tos visus trīs stūrīšus. Jā, tā laik mums arī bija darījis pagājušreiz arī, kur viņš ir. Triangle. Gribēju vienkārši vieglāku variantu, kad nav nekas jāraksta. Lai es vieglāk būtu atrast. Ok. Tad šādi. Un uzliekam viņu pa virsmu. Jūs varat izvēlēties, cik lielu viņu uzlikt, jā. Uzliksim viņu pa visu laukumu. Un tad šeit mēs atkal pievienosim klāt ar upload files. Mums vajag paņemt mūsu vārdu. Un tad mēs ieliekam iekšā. Un tagad mēs uzbraucam virsū uz šī attēlā. Un tad viņš tur parādīsies virsū. Galvenais pēc tam viņu nolikt tajā vietā. Un liksies, ka it kā viss ir kārtībā, bet te būs redzama neliela tāda svītriņa. Un, lai panāktu to efektu, mums ir jāuzliek tur shadow. Shadow gan mēs ņemsim caur elementiem, bet iziet laukā no frames. Un šeit mēs pierakstīsim shadow, ēna. Un kur mums ir ēna. Un atkal viņam mums ir jāuzliek zemāk uz vienu slāni. Op. Tad ir jāuztaisa pagrieziens. Un var palielināt. Un tagad kur mums parādījās tā šķirviņa smuka. Uztaisam.